Nu ko, izskatās, ka projekts Latviskā Latvija ir iebraucis riktīgās auzās. Daugavpilī dzīvo māksliniece vārdā Sandra. Daudzi viņu pazīst, gan viņu, gan viņas mākslas darbus, un Sandra ir latviete, vistīrākā. Man nav nekādu šaubu par to, bet mūsu valstī gan. Sandra pieteicās autotransporta direkcijā, lai saņemtu taksometra vadītāja apliecību. Viņa pievienoja sekmju izrakstu no skolas, lai pierādītu, ka viņa prot runāt latviski. Viņai atzvanīja no direkcijas un apšaubīja viņas latvietību. Paprasīja, lai iesniedz kādu citu dokumentu pierādījumam. Sandra jautāja, vai der Latviešu mākslas akadēmijas akadēmiskā grāda diploms. Atbilde bija jā, ja vien tur ir atzīme par latviešu valodu. Sandra ir atzīmes par kultūras vēsturi, par kompozīciju, filozofiju, psiholoģiju, kuras viņa, protams, apguva valsts valodā. Taču atzīmes par latviešu valodas viņai nav. Sandra dalās ar savām emocijām, kas ir visai stipras un spilgtas savos sociālos. Viņa retoriski jautā, kāpēc viņai jāpierāda viņas latviskums. Viņa arī prasa Latvijas prezidentam, vai viņam ir dokuments, kas apliecina, ka viņš runā latviski. Un šobrīd viņa gaida oficiālo atteikumu atzīt viņu par latvieti no autotransporta direkcijas. Latvieši, varbūt pietiek. Varbūt atzīstam vienreiz, ka aizvedām to ideju par latvisko Latviju līdz tīrākam absurdam. Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt. Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajaukt.